Tā. Viss, mēs varam turpināt. Tā, nu jā, un tas būs otrais retrīts, 1.8. novembris, un jaunums ir arī retrīts Latvijā. Es varbūt pat jums varu atsūtīt, nezinu, čatā linkus, lai jūs varat apskatīties, jo Latvijas retrīts jau ir uz 50% aizņemts. Un viņš būs tāds īsais uz 3 dienām, un tēma tieši būs par misiju Embodied Mission. Tāpēc es atsūtīšu jums visus linkus par retrītiem, lai jūs varat apskatīties. Tā, pirmais sievišķais. Un tas būs Tūjā pie jūras. Es tur esmu bijusi tajā viesunamā, ļoti, ļoti foršs. Ļoti man tur patika, tur ir arī pirtiņa, daba. Nu, es pat gribu tādā pabūt, tāpēc arī taisu. Un tur mēs vienkārši aktivizējam atkal savu misijas enerģiju, ar ķermeņa praksēm atlaižam to, kas nav vajadzīgs. Jā, rekur. Ja jūs gribat nodarboties ar savu sirds lietu, saprast savu dziļāko kāpēc, restartēties, un tā kā jau radīt, tā kā tas vairs nebūs tikai par praksēm, tās būs prakses vērstas jau uz jūsu konkrētiem mērķiem, ar to ir atšķirība. Tad droši pievienojieties. Tā es arī parādīšu bildītas, rekur ļoti forši. Tā tāda liela vieta praksēm, panorāmas logi, pirtiņa, kur jūra, tāpēc ļoti, ļoti forši būs. Ko es to nepateicu, jā. Un parādīšu arī marta retrītu. Kas būs vēl martā? Tā kā mēs būsim uz tās salas, mēs brauksim snorkelēt ar zivtiņām, ar bruņu rupučiem, un būs šaktīdējas. Mums būs visu ap un pār sievišķīgām tēmām, būs arī vairāk kakao. Mēs brauksim uz kakao plantācijām, uz Bali un skatīsimies vispār kā taisa kakao. Mums būs masāža, protams, katrai sieviešu arhetipu meistarklase. Un mums būs profesionāla video sesija. Tā kā no tās šaktī dejas, ko mēs mācīsimies un dejosim, mēs to uzfilmēsim, lai katrai paliek tas sievišķīgā tāda vizītkarte. Un būs arī sound healings, būs tantras meistarklase, un ļoti svarīgi tieši darbs ar mūsu dzemdi, kā mēs varam aktivizēt tur enerģiju, gan mūsu veselībai, gan vienkārši sievišķa enerģija, un, protams, to vadīs viesi, kas atbrauks. Tā kā arī ļoti, ļoti jaudīgi. Un vēl beigās es pastāstīšu par to īpašo bonusiņu, kas būs tieši marta retrītā. Jā, un es apkārt sev redzu ļoti daudz talantīgas, tādas gaišas, sirsnīgas sievietes ar lielu potenciālu, un tā kā jau tik gatavas kaut ko darīt, bet tā arī vēl nav vēl spērstas solis, vai vēl nav to rezultātu, vēl nav tas liels commitments. Kā jums liekas, kāpēc kaut kas neiet, kāpēc tomēr nesanāk? Piemēram, ja jums pašām liekas, ka jūs vēl kaut ko neesat realizējušas un tā kā ilgu laiku, kāpēc jums liekas, ka kaut kas tā arī nesanāk? Uzrakstiet čatiņā. Jo arī visas, ka jūs esat šeit un arī, kas bija pasākumā, es tik ļoti redzu, ka katrai no jums ir tas savs unikālais, tas talants, tas, ar ko jūs tā kā varētu nodarboties. Un viens moments, ka mēs, protams, arī paši to neredzam bieži. Par sevi. Par citiem mēs tur varam redzēt, bet par sevi mēs domājam, ko tad es tur varu. Trūkst atbalsts, domāju, iekšējs vai ārējs. Tad tā ir neticība sev līdz galam. Pārāk ērti, komforts savā esošajā realitātē. Jā, tas komforts īstenībā
Kāpēc man arī ļoti palīdzēja tas moments manā dzīvē, kad es nebiju attiecībās, kad tas man lika darīt. Bet tagad, kāpēc es esmu attiecībās un es daru, jo es saprotu, ka mana misija ir ļoti svarīga, ka es nevaru nedalīties, ka es nevaru nedarīt. Jo man šeit ir uzdevums. Es šeit neatnācu vienkārši pakaifot šajā pasaulē. Nu, kāda jēga? To mēs kopā to izdarīsim šo uzdevumu. Neesmu pārliecināta par sevi. Neviens no mums te nav pārliecināts par sevi. Nav jau nemaz tik slikti kā tagad. Jā, komfortiņš. Ka jūs samierinājāties ar to, kas jums ir, un it kā ir ok. Kāpēc? Jo visdrīzāk jums apkārt nav tās vides un cilvēku, kas iedvesmotu jūs augt vairāk. Protams, jūs esat šajā zvanā, un tas jau ir super. Es ceru, ka jums ieliksies tas, ka var foršāk, var vairāk, var jēgpilnāk dzīvot. Bet visdrīzāk, ja visiem apkārt viss ir ok, tad mums nemaz tā kā arī ir ok. Jā, izsit no ierandes kaut kāda apstākļa. Jā, protams, saslimšanas, bērnu slimošanas, jā. Dažreiz tie ir kaut kādi periodi, kas mums jāiemācās. Dažreiz dzīve mums pasaka, ar saslimšanu kaut ko dari ne tā. Apjukums, jo daudz ko gribās. Tev nesanāk nevis tāpēc, ka neesi pietiekama, bet jo tu tā arī nenoticēji. Ko es gribu ar šo pateikt? Ka, ja jums ienāktu ideja, un jūs tā noticētu 100%, jūs vai nu jau būtu to ideju sasniegušas, to mērķi, vai jūs būtu vienkārši procesā un nepadotos. Ja jūs esat bezdarbībā vai padevušās, tad kaut kur jums vienkārši ir zudusi ticība. Un man pēdējā laikā arī ir jaunas atziņas par ticību, kad es tieši atveru savu akadēmiju, jo priekš manis tas ir atkal kaut kāds jauns līmenis, jauns izaicinājums, ko es no sevis iedomājos, ko es daru, kur tas viss aizvedīs. Un tikai ticība, akla ticība ved mani uz priekšu. Protams, man ir mentors, man ir vide, kura man atbalsta un saka, yes, you can do it, you're the best. Un man ir akla ticība, kur man arī ir ikoniņa. Es nekad nepropagandēju nekādas reliģijas, bet es viņas tā arī neuzturu. Es uztveru reliģijas kā viedākos tekstus, jo gadsimtiem ilgi cilvēki ir veidojuši tos, un tie ir, uz ko balstās īstenībā psiholoģija un daudzas prakses. Tāpēc es gan no kristietības, no budisma, no hinduisma ļoti daudz ko smeļos. Varat sev pierakstīt seriāls The Chosen par Jēzus Kristus augšām celšanos, kā viņš piedzima, kā viņš dzīvoja, kā viņš vāca ap sevīm savus skolēnus. Viņš zināja, ka viņš ir tā kā, vēstnesis un atnācis te kaut ko svarīgi izdarīt. Un iedomājieties, protams, mēs nezinām, kāds bija realitātē, bet tas, ko raksta teksti, ka tajā laikā arī viņam neticēja, viņam nācās pierādīt, kam viņš šeit ir atnācis. Viņam bija tikai 12 lojāli skolēni. Tajā brīdī, kad mēs uztraucamies, ka uz mūsu programmu, kursu vai uz to, ko mēs darām, atnāk daži cilvēki, Jēzum Kristum bija tikai 12 skolēni. Un kaudze ar tiem cilvēkiem, kas viņu nesaprata, un tajā laikā galvenā sistēma bija baznīca, un kā tur tie priesteri un tie galvenie gribēja viņu novākt, jo viņš apšauba kaut kādus viņu noteikumus, ko viņi ir izveidojuši. Un tas mani tā iedvesmoja uz to, ka pat Jēzus Kristus ir gājis caur šīm grūtībām, un viņš zināja to savu patiesību, un viņš tā viņai ticēja, un viņš bija gatavs nomirt dēļ viņas. Un viņš zināja, ka viņš nomirs. Un tas mani ļoti iedvesmo, ka mums liekas, ka tie cilvēki, kas ir daudz ko sasnieguši dzīvē, ka viņiem kaut kā viss izdevās, vai kaut kā bija viegli. Patiesībā viņi visi ir gājuši
pa tumsu, vienkārši redzot to mazo spīdošo gaismiņu kā savu ticību, un tu pilnīgi viņai atdodies. Un caur šo seriālu, tai skaitām vispār arī, protams, caur manām praksēm, es vēl vairāk izjūtu to atbalstu un ka to ceļu, kur es eju, man nevar nesanākt, jo es eju šo ceļu kopā ar Dievu, ar visumu, pie rokas. Kā man var kaut kas nesanākt? Jo pat, ja man nesanāk, es pati to savu galvā izstāstu, ka šis iznākums man nesanāk, vai šis iznākums man sanāk. Patiesībā ar mani iet Dievs un mani ved. Jā. Un noticēt nozīmē sajust ķemermeņa impulsu un sazemēt. Jo, ja es noticēju un neieliku to darbībā, nematerializēju caur produktu, piemēram, es ticu, ka man sanāks izveidot auskaru, bet es tikai ticēju, tā arī neizveidoju viņu sanāk, tu nenoticēji, jo noticēt nozīmē reāli sazemēt, izveidot to auskaru. Un tas ceļš, kas tev vedīs, lai materializētu šo vēlmi, ir arī tavs izaugsmes ceļš. Es vienmēr esmu teikusi, ka mans uzņēmējdarbības ceļš ir lielākais tieši garīgais ceļš, garīgā izaugsme, jo tur parādās tās visas bailes, tā visa neticība un tā tālāk. Jā. Jā, un tāpēc arī mēs apstājamies pie pirmām grūtībām, noticam bailēm vairāk nekā ķermenim, pazudam ikdienas haosa, un tas ir tik dīvaini, ka, jā, mums prātā ienāk tā ideja, mums tā kā liekas, jā, man sanāks, bet tad atnāk kaut kādas bailes pēkšņi, vai kāds kaut ko pasaka, un mēs momentāli noticam vairāk tam negatīvajam scenārijam, nekā to, ko mēs sākotnēji sev noticējām, vai ne? Tik dīvaini, jo mūsu prāts ir tik gaisīgs un nesazemēts. Tāpēc es vienmēr saku, jāsazemē. Tu kaut ko iemācījies, uzreiz darbība. Atziņa, uzreiz darbība. Izdomā, ko ideju, uzreiz izdari. Jo, ja tu to neizdari, tavs prāts ļoti drīz liks tev ticēt, ka tam visam nav jēgas, un es vēl neesmu pietiekami, un tā tālāk. Un tāpēc tas reālais rezultāts nav nekad mūsu atziņas, mūsu ģeniālās idejas, bet tas, ko mums sanāca, iemiesot matērijā. Jā, un tad es gribu, lai jūs pēc šī zvana aiziet ar to godīgumu pret sevi. Ko es godīgi gribu savā dzīvē, un vai man godīgi neapnika sevi nodot, neticēt, kaut ko vēl baidīties. Un te es vēl gribēju parunāt par tām lietām īsi, kas man tā kā palīdz katru reizi iet uz jauno līmeni, kaut ko sasniegt, ir pirmais vide, kas tevī tic. Tagad es jau pati esmu izveidojis tādu vidu arī no jums tā skaitā, bet man vienmēr gandrīz ir kaut kāds mentors un arī tā grupa, kas ir kaut kādā programmā, kas mani uztur, jo tajos brīžos, kad es tā kā neticu sevi, es tur varu uzrakstīt, hei, man liekas, ka kaut kā es nejūtu un tā tālāk. Es nekad neieju upura pozīcijās, nerakstu, oi, man nekas nesanāk, es nezinu, un atkal neiet un izglābiet mani. Tā es nekad nedaru. Es vienmēr esmu tas apzinīgais labais skolēns, kas maksimāli vienmēr mēģina pats visu izdarīt un uzņemas atbildību. Tad saikne ar visumu, tas, ko es tagad stāstīju, jo ticība visumā, ka tu neesi viena ar ticība sevī. Kontakts ar ķermeni, jo tā es sajūtu idejas un kas man ir jādara. Iemiesošana, kas uzreiz sazemē darbībās, investēt savu nērto summu, kas kļūst par pagrieziena punktu, jā, ka jūs investējat un līdz maksimumu darat, lai to realizētu, jā. Darbs ar bailēm, iemiesots mindsets. Jā, un arī, kas akadēmijā tagad ir Feminine Embodiment klubs. Tā ir tā vide, tas atbalsts, kas tik daudziem trūkst, lai iet uz savus mērķus. Jau pagājušajā gadā es aizkadros taisīju tādu mastermind grupiņu, kas arī ļoti daudzām palīdzēja, atbalstīja, un mēs sajūtāmies, ka mēs neesam vienas, kas iet cauri kaut kādām grūtībām, tad pa lielam šis klubs ir kā tāds masterminds. Viņš ir tām sievietēm, kuras ir aizņemtas tāpat kā es, un tāpēc mēs te tiekamies tikai 2 reizes mēnesī, vienreiz uz mastermind zvanu, parunāties, apspriest aktuālās lietas, un otrais zvans ir par ķermeņa praksi,
būs iemiesošanas balstoties uz zvanu. Ja mēs visu zvanu runājam par bailēm, runāt visu cilvēku priekšā, tad mums ir ķermeņa praksa par to. 1. mēnesis mums februārī ir par jauno startu, un man ir jums tā arī dāvana no manis saistībā ar šo. Tūlīt beigās papadalīšos jau, mēs garīz jau pie beigām esam. Jā, un tā to mēs nedarīsim. Un te arī ir tāds mans kaut kāds pēc, par ko es lepojos, ka kaut kādā mērā es sev esmu pierādījusi daudzās dzīves sfērās, kur ir realitāte, kur es varu ceļot, kad es gribu, kā man ir laimīgas attiecības, ka es jūtu savu sievišķo vērtību, ja, ka pret manīm ir jāizturās labi, es nodarbojos ar to, ko mīlu, man ir superīgi cilvēki apkārt. Un tomēr jau, kad es esmu izhīlojusi sevi ar visām tām praksēm un sasniegusi jau kaut kādus rezultātus un mērķus tā kā sazemējusi, es esmu nospraudusi tādus 3 soļus līdz tam. Pirmais, magnetic clarity, ko tas nozīmē, ka skaidrība par to, kas es esmu, kas es neesmu, ja, kas nav mana patiesība, kas ir mana patiesība. Un ko es varu piedāvāt pasaulē. Tā kā es saprotu savu misiju, saprotu, ka, piemēram, man ir jāvāc cilvēku kopā, vai man ir jārada vide, vai man jārada kaut kāds pašizaugsmes produkts. Ja? Kad man ir skaidrība. Nākamais, authentic self-expression, kas reāli ieeju savās bailēs, novadu savu pirmo sesiju, aizveju Instagramā storijos, novadu savu pirmo retrītu, ka es spēju to visu realizēt darbībās, ja? Un trešais, kurā punktā es esmu tagad, strategic visibility, kad es jau šo misiju varu sakārtot tā, ka tas nevis kļūst par kādu nejaušību, bet tas ir reāli mana dzīves nodarbošanās, un tas ir kā arī jebkurš darbs, kur ir jābūt stratēģijai, tur ir jāmāk taisīt video, ir jāmāk taisīt stratēģiju, iepakot smuku savu mājaslapu, savu profilu. Un tieši tāpēc jaunā programma, kas būs manā akadēmijā, ir Embodied Mission, ka tas ir tāds nākamais solis, kad jau ir kaut kāds pamatiņš, ka mēs jau jūtamies stabili savā esībā, ka ir jau kaut kas izdziedināts un ir laiks kaut kam svarīgākajam. Tam kāpēc, kāda ir jēga šīm visām praksēm, sazemēt to savā reālajā misijā. Un tad šī programma ir jau par praktiskām darbībām. Ja, kā saprast, ar ko es esmu vērtīga un ko es varu nest šajā pasaulē, kas ir mana misija un viss, un sākt darīt un saņemt rezultātus un sākt pelnīt ar to, ko tu mīli. Ja? Un tas viss mūs aizveda līdz šim, ka atklājas Feminine Embodiment Akadēmija. Un tā ir vieta, kur dzīvot no ķermeņa kļūst par dzīvesveidu. Kā es jums izstāstīju, kāds bija tas mans ceļš, kur es jūtu savu ķermeni pieņemot lēmumus, kad es strādāju caur ķermeni, lai balansētu savu stāvokli, kad es sazemēju, tas arī ir tas iemiesojums. Ja? Par to arī ir akadēmija, kas vienkārši strukturizē manu ceļu. Un kāpēc ķermenis, te es neatkārtošos, bet te ir jāsaprot, ka visa tā informācija, ko mēs iegūstam, visas tās garīgās atziņas un meditācijas, nekam nav jēga šeit materiālajā pasaulē, kurā mēs atnācām, kurā mēs piedzimām, ja mēs to nemākam kaut kā sazemēt. Un ķermenis ir tilts starp garu un matēriju. Jā. Un tāpēc arī tas trūkstošais puzles gabaliņš, manuprāt, ko es pienesu, ir, ka no domāšanas, fantazēšanas, gaisīguma mēs to spējam visu arī pārvest reālajā darīšanā. Un šīs akadēmijas misija ir atgriezt sievietes pie sevi caur ķermeni. Un, radīt jaunu paudzi, iemiesot brīvu sieviešu, kas dzīvo no sirds, nevis no bailēm. Ja, ka mēs visas izējam no tā sabiedrībā pieņemtā matriksa, beidzot izveidojam to savu matriksiņu, kas mums patīk. Ieejam savā patiesībā. Būt sievietē, neaizmirst, paskatieties spoguli, jūs esat sievietes. Mums arī citādāk jāfunkcionē nekā vīriešiem, jā.
Un mana cerība ir, ka tās sievietes, kas atnāk uz akadēmiju, spēj saņemt savu transformāciju, kāda atnāk no stāvokļa, ka ir nogurusi, dzīvo no prāta, pēc sabiedrības standartiem, ar emocionālu haosu un tā tālāk. Un akadēmijas gaitās, izējot programmas vai braucot uz retrītiem, sievietes sāk dzīvot no ķermeņa un sirds, jūt savu ķermeni kā templi, kur jūt savu sievišķīgumu, magnētismu, ka viņai nav jāpārstrādājas, ka viss jādara tikai caur smagu darbu. Ja? Un ka ir tas balans visos enerģijas centros un, protams, ir kopiena un savstarpējs atbalsts. Jā, kam? Nu, tā es jau pateicu pa lielam kam. Un jā, un akadēmija nav kaut kāds viens kursiņš vai praksīte. Tas ir ceļš, kur mēs sākam no pamata programmām un lēnām virzamies uz augšu. Un ar laiku es redzu to kā vietu, kur sievietes regulāri atgriežas pie sevis un kur sāk soli pa solim realizēt to savu misiju un potenciālu. Un šeit arī var apskatīties akadēmijas struktūru, kā es to visu redzu, tas, ko es jums arī tikko stāstīju, ka pamata līmenī, jūs jau visdrīzāk mani zinat, bet tie, kas man nezina, iepazīstās vispār ar to, ko es daru, ar to, kā strādā ķermeņa prakses. Nākamais ir 7 enerģijas centru intensīvs, kas ir tā bāze darbam ar sevi caur ķermeni, kā atpazīt dažādos ķermeņa centrus. Tālāk Embodied Woman. Tas ir tām, kurām ir nepieciešams tas dziļāks healings, tādām emocionālajām personām, kāda bija es, ar milzīgu haosu, kurām vajag tur separēties no vecākiem, no citiem, atgūt savu tādu savienojumu ar sevi, tā kā tāds vēl dziļāks darbiņš uz sevi. Nākamais ir Embodied Mission. Tas ir tas jauninājums, kur saprotu, ka es jūtos labi, bet kas tālāk? Tam ir jābūt kaut kādam rezultātam, nav jēgas praktizēt vienkārši prakšu pēc. Es savas dzīves beigās neatskatīšos, cik labi es dzīvoju katru dienu praktizējot kaut ko. Nē, es jutīšos labi, ja es zināšu, ka es izdarīju kaut ko svarīgu, kaut ko, kam es redzu jēgu. Ja, tad kursā būs tematiskās programmas, piemēram, Shakti Dance nesen bija, kur tieši par sievišķo tēmu bija. Tad ir programma pasniedzējiem, kā pārņemt tieši manu metodu darbam ar ķermeni un caur dēju, enerģijas dēju, atgriezties pie sevis. Tad ir retrīti, tāds jauns matriks. Tas nenozīmē, ka jāiet tādā tieši līmenī, kā es te rakstu, tad drīzāk ir... var tādā pašā, bet, piemēram, retrīti, tos var paralēli tematiskie kursi, tas ir paralēli, vai, ja jūs jūtat, ka jums jau dabīgi pašām vai no citām vietām tas viss ir sakārtots, tad to arī nemaz nevajag. Protams, ir vienmēr arī iespēja 1-uz-1 pastrādāt ar konkrētajiem saviem pieprasījumiem, un paralēli šim visam ir klubs, kur mēs tādā mierīgā veidā uzturam kontaktu un veidojam savas attiecības, jo... tas ir tas brīdis, kur mēs nevis vienkārši satiekamies un viss, un tad pēc tam jūs ejat savu ceļu, bet mēs augam. Es redzu, kā jūs izaugat, pāraugat mani, attīstaties katra savā sfērā, savā talantā, un tas ir patiesi iedvesmojoši. Kā mēs tikāmies pagājušajā nedēļā akadēmijas atklāšanā dzīvē, cik fantastiskas sievietes, cik skaisti ierodīt vēl pēc gada, kad mēs kaut kad tiksimies, kā katra ir izaugusi, vai ne? Un te ir mana dāvana jums bezmaksas 1. mēnesis klubā, kur mums jau būs 1. mastermind zvans un ķermeņa prakse, tātad februārī. Jūs katra varat pievienoties, vienīgais, kas jums jāizdara, jāizpilda anketa, lai saprotu arī kādā līmenī jūs esat, kas jums šobrīd ir aktuāli. Tāpēc uzreiz varat savu nokopēt, saglabāt, es, protams, arī atsūtīšu e-pastā, bet katra, kas aizpildīs, tur pēc tam jums tiks iespēja pievienoties klubam. Mēs tur jau esam 20+ dāmas, protams, pirmajā mēnesī mums būsim gan jau vairāk, pēc tam mazāk,
Bet tā ir iespēja tiešām būt starp līdzīgi domājošām sievietēm, tad forši iepazīt citas sievietes, iedvesmoties, saprast, ka tu neesi viena savā ceļā. Tā kā tās, kuras vēl nav šajā klubiņā, kas nebija klātienē, droši aizpildiet šo anketu. Un, jā, šis klubs nāk, tiekamies 2 reizes mēnesī, nav kaut kādas liekas sarakstas, lieki čati. Tas ir tāds klubs aizņemtām sievietēm, bet kuras grib iečikoties un sadarboties. Un, protams, iepriekšējā mastermindā mums bija tik daudz sadarbības, tur tā meitene ar to meiteni, tas, un ļoti daudzām tas pavēra tādu jaunu iespēju, ka nav konkurences, ka mēs varam sadarboties un atbalstīt viena otru. Jā, tā kā rekur iekopēju jums čatiņā. Un Embodied Mission. Par to es arī gribu parunāt, jo pēc manām sajūtām tas ir visaktuālākais jums, kas skatās, un vispār manai auditorijai, ir sākt beidzot nodarboties ar to, ko jūs mīlat. Un es sadalīju šo programmu 3 fāzēs. Pirmā fāze – Magnetic Clarity. Ja, kad jūs pilnībā sevi izpakojat, kas ir jūsu ģenialitātes zona, jūsu talanti, jūsu stiprās puses, ar ko jūs gribētu nodarboties bērnībā. Jūs paplašināt savu identitāti. Mēs strādājam ar savu vīziju, ar nākotnes sevi, caur ķermeni, iemiesojam to savu jauno versiju, arī caur stāju. Otrajā fāzē mēs šeit jau, mēs sapratām, ko tad mēs gribam darīt, virzīties, piemēram, jūs arī gribat vadīt dejas kājas, deju pasākums. Tagad otrajā fāzē mēs izveidojam jūsu pirmo piedāvājumu, jūsu signature offer, ja, kas jums jau spēs nest naudu. Un tad jau sākas praktiskie soļi izpaušanās. Otrā fāze ir drīzāk jau kā mentorings, kur mēs esam jau mazākā grupā visdrīzāk. Un katru nedēļu mēs darām kaut kādas darbības, kas palīdz mums realizēt to mūsu misiju. Tur mums sākas darbs ar bailēm, jo beidzot parādās īstās bailes, kad jūs sākat darīt. Visi tie ierobežojumi, perfekcionisms, un es vēl tur neesmu gatava, un tā tālāk. Tā kā tas tāds vienkārši mentorings, kurā tu esi vidē, kurā tevi tic, un tu uztaisi savu tādu quantum leap. Un trešā fāzē, viņa būs vēlāk bišķiņa, tur jau būs vairāk par tā kā mērogu, kā iepakot savu profilu, kā uztaisīt mājaslapu, kā montēt video, kā uztaisīt funneli, kā tev ierauga Instagramā, kur cilvēks tālākie. Tā kā šeit būs es un vēl speciālists tieši sociālos mēdījos. Tā kā es ļoti redzu, ka vispār ir tās programmas, kas skar visus šos punktus, bet tā kā man pašai ir backgrounds marketingā un visas šīs 3 fāzes spēcīgas, es saprotu, ka man tas ir jānodot tālāk. Uzrakstiet čatā, kurai liekas, ka jums ir aktuāla Embodied Mission programma. Ka jums liekas, ka jums arī ir beidzot laiks sākt praktiski realizēt visas tās savas idejas un ka jūs esat gatavas spērt to soli pelnīt ar to, ko jūs mīlat. To arī ir Embodied Mission. Embodied iemiesota. Jā, gribu tikai vēl nav ideja, ko tieši. Jā, par to ideju, tas ir pirmā fāze. Tā ir pirmā fāze. Tur mēs arī noskaidrojam, kas ir jūsu, tas virziens, kur jūs gribat iet. Un man ar šo pieredzi, es pat esmu ilgi teicu, es nezinu, ko tur es varētu patiesībā. Jūs jau drīzāk zinat, un es vienkārši palīdzēšu to atvērt.
Ksenija, man pēdējā mēnesī vien tikai par to domāju. Jā. Un es izdomāju viņus sadalīt atsevišķās fāzēs, jo manā pieredzē, ja programmā ir uzreiz viss, un piemēram vēl 2 mēnešos viss ielikts, ka tas ļoti grūti to visu integrēt. Tāpēc ir atsevišķas fāzes, pēc katras fāzes būs vienkārši laiks to visu pielietot, eksperimentēt, izmantot, un tikai tad ir nākamā fāze. Un pa lielam šis viss sanāk uz visu gadu. Tūlīt parādīšu, kuros mēnešos tas viss plānojas, bet pa lielam šis ir plāns gadam. Un tas ir minimums, mums vajag vismaz gadu, lai vispār izdarītu to, kaut kādu izmaiņu. Tas nav iespējams 2 mēnešos. Ir laiks kristalizēt virzienu, ļoti vērtīgi, gribētos kaut arī līdz šim nav saprast, kas ir mana sirdslieta. Jā, tā visa saprašana ir pirmajā fāzē, daudz jau zinu, bet domāju, ka noteikti šī programma dot pienesumu manai izaugsmē. Tie, kas, piemēram, jau 100% zina, ko jūs gribat, kur jums jāiet, ka jūs degat par savu misiju, tad varbūt uzreiz uz 2. fāzi variet. Un tagad es jums parādīšu super duper piedāvājumu. Jums, tā kā šī programma startēs 1. reizi, un tie, kas būs tāda kā fokusa grupa, un jums ir īpašais piedāvājums 1. fāzei, tas ir, ar ko mēs startēsim martā, aprīlī tas būs, Magnetic Clarity. Ja pēc tam viņi maksās 2 reizes vairāk, tad tagad ir iespēja tiešām par nelielu summu pievienoties šai programmai, kurā mēs strādāsim gan šādos zvanos, pārunāsim visus jūsu tās idejas un šaubas, gan, protams, būs tā teorētiskā pašrefleksija un ķermeņa aktivizācija. Pēc tam maijā, jūlijā būs tikai 2. fāze. Jūs uzreiz arī tagad varat ienākt 2. fāzē, un tad jums 1. fāze uzreiz iekļaut. Tas piedāvājums, tiem, kas šodien skatās un skatās arī ierakstā. Un pēc tam vēlāk, septembris, oktobris, mums būs 3. fāze jau ar arī vēl vienu speciālistu, kas palīdzēs jums ar visu tehnisko. Kāpēc 2. fāzē nav uzsvers uz to, kā visu to iepakot, jo tad mēs aizējam perfekcionismā, un ja mēs vēl nemākam vienkārši izpausties kaut kā neperfekti, vienkārši darīt, tad nav jēgas no 3. fāzes. Jūs neesat tam vēl gatavas, jo mani pirmie klienti nāca vispār ar minimālu sekotāju skaitu, kur es runāju ar frizieri, ar manikīru, es daru to, un viņi kļuva par manu pirmiem klientiem. Ja? Tā kā ļoti iesaku, īpaši, ja jūs nezināt, ko tieši darīt, kas ir mana misija, es nejūtu vēl savu jēgu, piemēram, kā es, ka es zinu, es nevaru, man nekas nedeg, bet es zinu, ka man tas ir jādara, jo kad vēl? Ja nav vēl tāda sajūta, noteikti 1. fāze, sākat ar viņu. Jūs varat ienākt 1. fāzē un pēc tam pievienoties 2. fāzē, vai jūs gribat uzreiz, jūs zināt, ka jums vajag arī tādu mentoringu, kur jūs reāli bakstīs un teiks, ka būs reāls challenge. Tagad liec to, tagad taisi savu pasākumu, vēl lielāku pasākumu. Tas jau ir 2. fāzē, kur ir reālas darbības un sazemējums. Jā, uzreiz var pievienoties, tas vienkārši būs jums izdevīgāk. Es atsūtīšu linku, jo šis ir spēkā tiem, kas aizpildīs anketu arī. Par to, ko jums interesē šīs agrā putniņa piedāvājums, es atsūtīšu tūlīt. Strādās. Šodien jau izgļuko. Tā. Varat pieteikties tajā formā, un es ar jums sazināšos, ja kas ieteikšu, kas jums labāk derēs. Jā, un tā ir iespēja tiešām izveidot kaut kādas izmaiņas savā dzīvē. Un tas ir tāds mūsu visa gada plāns.
Tāpēc mēs arī šodien runājam par misiju, kas ir ievads. Mēs klubā runāsim daudz par misiju un dažādiem aspektiem. Retrīts mums būs par misiju jūnijā. Un, protams, šī ir tā galvenā programma, kas tomēr, jums te nebūs varianti neizdarīt, ja? Bet kāpēc arī otrā fāze ir, dārgāka, ja? Kāpēc? Jo tas ir tas, ko es teicu, ka pa lēto jūs neizdarīsiet darbības, kas jums ir jāizdara. Kad jums degs pakaļiņa, tad jūs darīsiet. Tas ir, manā gadījumā pierādīts, un es savas misijas realizācijas dēļ esmu maksājusi ļoti daudz. Un katru reizi tas ir strādājis. Tāpēc es arī tā ar ļoti lielu pārliecību jums to piedāvāju, jo cik reizes man tas jau ir pierādījies, ka tas viss strādā. Ja? Tā kā, ja šeit ir kaut kādi jautājumi, droši uzrakstiet. Un vēl īpašais piedāvājums par sievišķās mistērijas retrītu. Jā, šeit, kur mēs brauksim uz Gīliju, un retrīts ir 22. 29. marts. Ja kāda jūt aicinājumu, kāda ir tāda iespēja un klikšķis, tad ar šo kodu mistērija 111 jums ir 10% atlaide, un plusā jūs iegūstat piekļuvi Šakti Dance izaicinājumam. Tas bija 5 dienu izaicinājums, bet viņš iznāca ļoti dziļš par sievišķības tēmām, lai jūs jau pirms retrīta savienojaties ar šo sievišķo enerģiju, un retrītā jau mēs esam uz viena viļņa. Tā kā jā, ja kas maksājumus var dalīt, un ir pieejams gan divvietīgs, gan vienvietīgs izkārtojums. Linkus es jau atsūtīju, bet es arī e-pastā jums atsūtīšu, tāpēc vispār uzrakstiet, kā jūs jūtaties par retrītiem, vai jūs jūtat, ka kāds no 3 retrītiem jūs sauc. Un tūlīt mēs pāriesim pie izlozes. Tiem, kas šeit bija līdz galam, tūlīt vēl pēdējais uzrakstiet, vai jums uzrunā kāds, jo Latvijas retrīts, viņš jau drīz būs pilns. Un tagad tur arī ir visizdevīgākā cena līdz 5. februārim. Latvijas retrīts jūnijā 5. 7. Jā, šis marta retrīts sauc. Jā. Novembris man sauc, un jau maksā. Jā, Linda, kur mums dodas novembrī. Te vairākas dāmas, kas jau bija iepriekšējā retrītā. Jā, Egita, droši uzraksti man par marta retrītu, jo 10% retrītam ir laba atlaida. Pat neatlaida vienkārši bonus, jo kāpēc? Kāpēc tieši jums dod šādus bonus? Jo man, protams, visu foršāk ir vadīt retrīts ar tām sievietēm, ko es jau tā kā pazīstu, kas pazīst mani, ka jūs jau esat šajā tēmā, jūs jau nosēdējāt visu šo zvanu. Es paldies jums milzīgs, jo mēs jau esam vairāk kā 2 stundas. man bija jāpasaka viss, ko es gribu pateikt. Jā. Latvijas retrīts. Jā, 5. novembrim palika naudiņa sakrāt, jā. Jo tas runā tieši marta retrīts. Aha. Jā, Zana, es ceru, es zinu, ka tev viss sanāks. Novembris, paldies, super. Jā, viņi ir visi forši, te vienkārši jāskatās, kuri uzrunā. Marta retrīts. Marta retrīts būs amazing, esmu pati tādā sajūsmā, jo es biju tajā Gilijas salā. Un, vienkārši kosmosīgi. Tur vēl tas piedzīvojums uz laivām un retrītā, ar ko viņš atšķirās no vienkārši kaut kāda all-inclusive piedzīvojuma, ir tas, ka tu nekad nezini, kas notiks. Mēs ne tikai sēžam villā, bet mēs visu laiku braucam, saskaramies ar, tā kā arī reālo dzīvi bišķiņu, piemēram, braucot uz ūdenskritumu. Te mēs brauksim uz citu salu. Jūs iedomājaties kosmos aizbraukt uz citu salu. Un kaut kur kādai vēl paralēli kaut kas notiek, un tad mēs spējam ņemt to retrīta enerģiju un uzreiz risināt tās savas aktuālās lietas, skatīties uz tām pašām dzīves situācijām citādāk. Tāpēc, jā, es pati jūtos ļoti iedvesmota par šo marta retrītu, būs baigi labi. Un izlozam. Tā, es pasīšos, kas man...
Jā, tūlīt izloze būs. Vēl, ko es gribēju pateikt, ka visdrīzāk jūnijā būs arī enerģijas dēļas pasniedzējas apmācības. Mums jau tās bija pagājušajā gadā, un daudz dāmas sāk jau tagad arī izpausties. Daudzas jau izdarīja savas sesijas un izmanto to kā instrumentu, daudzas tikai tagad sāk. Bet, protams, enerģijas dēļa kā instruments un vispār ķermeņa jušana, spēja vadīt grupas, atgriezt sievietes pie sevis, dziedināt visus šos enerģijas centrus. Tas ir ļoti fantastisks darbs, ko mēs varam izdarīt. Tāpēc es dāsni dodu visu savu metodi, un šajā jaunajā plūsmā es pielikšu vēl tās zināšanas, ko es jau iedevu programmā. Būs arī daļai klātienē, tāpēc anketā par klubu jūs to varat arī aizpildīt. Un uzreiz pasaku, man plānā šogad pašizaugsmes spēle. Es tev pasaku, kāpēc, jo tas ir mans jauns lielais mērķis. Tagad es realizēju savu mērķi par akadēmiju, kas sastrukturē visu, ko es daru, ka ir skaidrs, kas te notiek manā pasaulītē, manā burbulī. Bet mans nākamais izaicinājums, un jums katrai ir savs, mans izaicinājums ir fiziskais produkts. Tā ir cita pasaule, bet tas ir tas mans arī sazemējums tam, ko es daru. Un tagad izlozam. Es gribu pirmkārt izlozēt kādai 7 enerģijas centru intensīvu, kura vienkārši to saņems tuvākajās dienās, tāpēc tās, kuras ir šeit, kā es varu participants, es varu pie participants aiziet, un es vienkārši kaut kādu līdz aizvērtām acīm izlozēšu. Es uzspiedīšu kaut kādu burtu, un viņš man parādīs vārdu. Tā. Uz scēnu nav neviena. Tā. Ok. Daniela. Daniela, tu esi šeit? Daniela, tev tiek 7 enerģijas centru intensīvas. Jā! Te nav, es nezinu, te tavu uzvārdu, ja tā ir tā Daniela, par ko es domāju. Tad es tev uzrakstīšu, bet varbūt vari tu man uzrakstīt pēc tam pēc zvana, lai es nekļūdos, kam tieši es rakstīšu. Tā kā apsveicu tevi. Tas ir tāda tiešām ļoti forša bāzīte par 7 enerģijas centriem. Jā, super. Super. Un vēl, es gribu izlozēt šaktīdainas izaicinājumu. Tās ir 5 dienas. 5 dienas, kur mēs dejojam. Un tur īstenībā ļoti dzīves prakses sanāca. Tur katrs zvans ap 40 minūtēm. Un arī tāda iespēja sajust tieši savu sievišķu enerģiju. Tūlīt arī kādu izlozēšu. Jā, mēs ar Danielu tikāmies. Vakar sanāk, wow, man liekas, tev tieši ideāli arī darēs pēc mūsu vakardienas tikšanās. Daniela bija uz 1-1 sesiju. Vispār, kamēr esmu Latvijā, vēl līdz februāra beigām var atnākt uz 1-1 ķermeņa bloku atlaišanas sesiju. Un lozēju šaktīdainas izaicinājumu. Tas ir akadēmijā pie tematiskiem kursiem. Tā. Šaktīdainas izaicinājums. Linda, Pīpkalē, tu esi bijusi uz šaktīdainas izaicinājumu? Jā, paldies, es esmu. Tas, kas bija decembra beigās, tas bija, vai ne? Jā. Jā, man tieši jāpabeidz. Es šodien atceries, ka es neesmu pabeigusi. Redzi, tev visums tad sanāk pieklāvēja un gribēja. Labi, tad mēs izvēlamies kādu citu. Tā. Egita. Es uzspiedu G uz datoru un Egita izlecu. Egita Malinovska. Un tu tieši gribēji uz retrītu par sievišķu enerģiju. Ja šī nav zīme, tad es nezinu. Tā kā uzraksti man kaut kur es tev esmu pieejama vai Instagramā vai kur, un es tev iedošu pieeju. Ja? Tā kā tā, dāmas, mums bija paredzēts vēl jūsu keisa izskatīšana. Man bija pieteikusies Ksenija, bet Ksenija, es piedāvāju mums pārcelt to uz zvanu, kas būs klubā Mastermindā, jo šodien mēs tur jau 2,5 stundas runājam, pārceļam uz
klubā, kad būs masterminds, mēs paņemsim tavu keisu, tāpat visas tur nevarēs brīvi izpausties, bet tev būs tā īpašā iespēja, ka es tieši pārunāšu tavu izpausmes keisu. Ja? Es nezinu, vai tu vēl esi te, bet tu man biji pieteikusies, un tad es pastīšos. Jā, tā kā tā. Šodien mēs arī ar šo beigsim. Paldies jums, ka jūs bijāt tā līdz galam, ka jūs atvēlējāt laiku. Es zinu, ka mums vēl ļoti daudz skatīsies ierakstā. Jūs pēc tam arī uzrakstat, kas jums norezinē no šī zvana. Un tad tiekamies akadēmijā. Jūs jau pa lielam esat daļa no šīs akadēmijas, ja? Un es vēl gribu pateikt, ka ja jūs pievienojaties vēlāk jebkurā programmai kursam, tad jums klubs ir iekļauts. Jā, jums ir izvēle pēc tam pievienoties klubam arī atsevišķi, vai arī būt kaut kādā programmā un automātiski būt klubā. Kāpēc? Jo es vēlos zināt, kā jums iet. Man tas ir interesanti, un jūs mani iedvesmojat. Jā. Paldies ļoti forši, un lai tev izdodās tev sapņu. Paldies! Paldies! Es jums arī sūtu to aktivizāciju, izdošanās enerģiju, lai top meitenes, lai top. Apsveic ar akadēmijas atvēršanu. Paldies par padalīšanos savā ceļā un dot tālāk, lai pārējās sasniegt. Super, jā. Amazing. Paldies jums. Atām. Tā. Čau.